esmu Cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Vējainā pils. Pepa ar ģimeni šodien dosies ārā. Pepa, Džordž, šodien mēs dosimies uz Vējaino pili. Kas ir Vējainā pils, tēti? Tā ir pils ļoti augstā kalnā. Džordžam patīk pilis. Vējainā pils izklausās pēc garlaicīgas lietas, kas patīk puišiem. Nē, Pepa, tev patiks. No Vējainās pils paveras lielisks skats. No tā var pat redzēt vecmāmiņas un vectētiņa māju. Tad brauksim. Es lasīšu karti, un mamma vadīs mašīnu. Vai esi par to pārliecināts, tēti? Kad tu lasi karti, mēs vienmēr apmaldāmies, un tu paliec īgns? Mēs neapmaldīsimies, un es nebūšu īgns. Vējainā pils, esam ceļā! Vai drīz būsim galā? Negluži. Ak, vai gribi uzspēlēt spēli? Jā, lūdzu. Spēlēsim, es pamanu. Labi, es pirmais. Tētis slepus uz kaut ko paskatīsies, un pārējiem jāmin, kas tas ir. Es pamanu ar savu mazo aci kaut ko sarkanu. Sarkanu. Mana kleita, tā ir sarkana. Nē, tā nav tava kleita. Mašīna. Tieši tā, mūsu sarkanā mašīna. Tagad es. Es pamanu ar savu mazo aci kaut ko zilu. Džordža zilais krakls. Nē. Vai tas ir kaut kas, kas ir mašīnā? Nē. Vai padodaties? Jā. Debesis. Zilās debesis. Es uzvaru. Tēti, vai zini, kur esam? Es ļoti labi zinu, kur esam. Lai gan šis ceļš neizskatās pēc tā ceļa, kas ir kartē. Ak, tēti, mēs esam apmaldījušies. Mēs neesam apmaldījušies. Kā mēs no šejienes tiksim līdz Vējainai pilī? Mirklīti. Es zinu, piezvanīsim vecmāmiņai un vectētiņam. Nav nekādas vajadzības zvanīt vecmāmiņai un vectētiņam. Es aizvedīšu mūs uz Vējaino pili, pat ja tas prasīs visu dienu. Mums nav visa diena. Halo, runā vectētiņš! Vectētiņ, esam apmaldījušies pa ceļam uz Vējaino pili. Vai tētis lasa karti? Jā, tētis lasa karti. Un viņš šobrīd ir ļoti īgns. Es neesmu īgns. Vislabākais maršruts ir sekojošs. Turaties uz galvenā ceļa, līdz ieraugāt priekšā Vējaino pili. Paldies, vectētiņ! Mums jāturas uz galvenā ceļa, līdz ieraugām Vējaino pili. Gluži kā domāju. Paskatāties, vai tā ir pils? Jā, tā ir Vējainā pils. Aiziet mašīna. Aiziet mašīna. Tev tas izdosies. Urā! Pepa ar ģimeni sasniegusi Vējaino pili. Tā ir tik augsta. Iesim iekšā. Skats no augšas ir fantastisks. Kas par skatu? Mammu, vai tā ir vecmāmiņas un vectētiņa māja? Jā, tā ir. Tā ir tik tālu. Paskatīsimies caur teleskopu. Vai varu pirmā? Jā, bet pēc tam palaid Džordžu. Teleskops padara visu lielāku. Es redzu vecmāmiņu un vectētiņu. Paskaties, Džordž. Vectētiņš, baba. Džordžs māja vecmāmiņai un vectētiņam. Naivais Džordžs. Vectētiņš un vecmāmiņa ir pārāk tālu, lai redzētu, ka māja. Es zinu, piezvanīsim. Halo! Vectētiņ, mēs jūs redzam no Vējainās pils. Pamāj mums! Vecmāmiņa un vectētiņš mums māja. Man patīk Vējainā pils. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
Esmu Cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Dievo kāju kungs. Pepa rotaļājas ar savu leļu māju. Džordžs arī rotaļājas. Pepa rīko tējas ballīti leļu ģimenei. Nāc, Džordž, es būšu mamma un tētis. Tu būsi bērni. Bērni, tūlīt būs tējas laiks, tādēļ jums jānomazgā rokas. Džordžs liek lelles gultā. Ar labu nakti. Džordž, kādēļ tu liec bērnus gultā? Viņiem ir tējas ballīte. Džordžam patīk likt lelles gultā. Bērni, nekavējoties nākat lejā, vai nedabūsiet kūku? Džordžs neklausās. Viņš ir pārāk aizrāvies ar leļu likšanu gultā. Džordž, ja gribi rotaļāties ar manu leļu māju, tad tev jāpalīdz ar tējas ballīti. Ņem, Džordž, tu vari piepildīt teikanu ar ūdeni. Bērni, nekavējoties nākat lejā. Mammu, mēs nākam! Džordžs piepildīs teikanu ar ūdeni. Džordžs izlietnē atradis zirnekli. Džordžs grib, lai zirneklis ir viņa draugs. Ak! Džordžam patīk zirneklis. Zirneklim patīk Džordžs. Pepai patīk rīkot tējas ballītes. Kur ir visi šokolādes cepumi, tēti? Vakardien vēl bija ļoti daudz. Piedod, mammu, es būšu visus apēdis. Palaidnīgs tētis. Džordžs liek zirnekli gultā. Ar labu. Džordž, ko tu dari? Tev man jāpalīdz ar tējas ballīti. Palīgā! Tēti! Manā guļamistabā ir zirneklis! Nesatraucies, Pepa! Lūdzu, tēti, aiznes to! Satraukumam nav pamata. Sveiks, Džordž! Vai tu redzēji zirnekli? Lūdzu, tēti, aiznes to! Nē, nav no tā jābaidās, Pepa. Zirnekļi ir ļoti mazi un tie neko nevar tev nodarīt. Bet nesatraucies, tētis to aiznesīs no guļamistabas. Viņš ir diezgan liels, vai ne? Es pasaukšu mammu. Mammu! Sveicināts, Dievkāju kungs! Pepa jūtas nedaudz drosmīgāka. Viņam patīk manā leļu mājā. Sveicināti, bērni! Es dzirdēju, ka atradāt mazu zirneklīti. Es viņu aiznesīšu, lai varat spēlēties. Mammu, viņa vārds ir Dievkāju kungs. Dievkāju kungs ir diezgan liels, vai ne? Pepai un Džordžam patīk zirneklis. Ar labu. Džordžs liek zirnekli gultā. Nē, Džordž, viņš grib tēju. Viņš negrib gultā. Vai esi izsalcis, Dievkāju kungs? Vai gribi kūku? Pepa vairāk nebaidās no zirnekļa. Mammu, tēti, apsēžaties. Mēs visi iedzersim tēju ar Dievkāju kungu. Kurš grib tēju? Jā, lūdzu, es arī. Gardi! Pepai patīk rīkot tējas ballītes. Šeit būs tava Dievkāju kungs. Ko tu teici? Tu gribi sasveicināties ar manu tēti? Sveicināts, tēti! Tas nav nepieciešams. Ļauj Dievkāju kungam iedzert tēju. Tu taču nebaidies, tēti. Nē, protams, ka nē. Lūdzu, netik tuvu. Pepai patīk Dievkāju kungs. Visiem patīk Dievkāju kungs. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.